vēl nāc man tuvāk, vēl drusciņ tuvāk man, drusciņ tuvāk man, drusciņ tuvāk man, jau nāc man tuvāk, vēl tuvāk, pavisam. Protams, lielo paldies gribu teikt ģimenei, tāpēc mēs arī esam divi. Mūsu bērniem, vecākiem, kas dara visu, ko viņi. Sarunu aicinām IK Doniņa 5 īpašnieci Sanitu. Sanita saņēmā nomināciju Gada turismu uzņēmējs no Lauka atbalsta dienesta. Man ir jautājums, kur ņemat spēku un enerģiju tik plašam sortimenta klāstam? Nu, kā to ņem? Tā ir ģimene, protams, nebūšu oriģināli, jo strādā tikai ģimene. Tie ir bērni, tie ir mazbērni, jau arī liekam jau pie darba, meitas, jau tepat arī šovakar atskaņoja topošais nots, jau ģimene paliek ar vien lielāku un visi kaut ko dara. Tas jau vairāk, man liekas, nāk no vecākiem, jo, cik es atceros, vecāki visu laiku strādājuši tā darba rūķi ir, tāpēc mēs arī savos bērnos tā cenšamies to ieaudzināt pie tā darba, jo bez tā darba jau nekā nav. Galvenais jau ir komanda, tas ir komandas darbs, tas jau neesmu viena. Mēs esam visi ģimeni un visi viens par otru cīnamies. Kopā svinam svētus, kopā atpūšamies, nu kaut kā tā. Esat novada uzņēmējs, bet piepilsētā. Sakiet, vai jums ir vieglāk kā pārējiem, kas ir tālāk, vai kā jums domājat ar to konkurenci kopumā? Es domāju tā, kad ir tā sezona un ir tas kāzu laiks vai atkal tā turismu plūsma, visiem pietiek, visiem viss ir kārtībā. Ziemā arī visiem atkal mazliet grūtāk, bet tāds jau ir tas sezonālais biznes, tur neko daudz nevar darīt. Bet mēs par to ļoti nekreņķamies, jo šis mums ir vairāk kā hobijs. Mums ir pamatdarbi, mums jau ir ko nodarboties. Tā kā vasarā, ir mazliet grūtāk, bet es domāju, ko mēs šķīkstam. Mēs dzīvojam brīvā Latvijā, mums lodas un šāviņi virs galvas nelido, rokas kājas, mums ir vesels galvas strādā. Atliek darīt tikai.